Tagad laiks sporta studijas sarunai. Šoreiz ar viesi, kurš nu pat piedzīvojis olimpisko debiju kā treneris. Nevis kā sportists, bet kā treneris, kurš nu pat izbaudījis, ko nozīmē izcīnīt olimpisko medaļu, nesot uz ledus. Mūsu studijā šovakar Haralds Silovs, Nīderlandes shorttreka izlases treneris. Labvakar un prieks tev redzēt Latvijā mājās un apsveic ar tik daudz medaļām. Paldies. Klau, nu, ko tu esi izbaudījis pēc olimpiādas? Nezinu, pieņemšanas pie karaļa, tur jaunas automašīnas, reklāmas līgumi, prēmijas milzīgi. Kā tas ir Nīderlandē? Nu, tie jau visi tie bonus, kas sportistiem parasti, bet es izbaudīju pieņemšanu pie karaļa un karalienes. Un tas arī viss, jo Nīderlandē nav prēmiju sistēmas. Tā kā, jā, viss ir pa vecam. Nu labi, parasti olimpiskās spēlēs šī te Nīderlandes māja, kur ir lielie, nu tādi skaļi tusiņi, ballītes ar DJiem, pasaules slaveniem, pat dažās olimpiādēs ir bijuši. Nu, vismaz kārtīgi nosinējāt arī, vai tur uz vietas, vai pēc tam arī? Nu, zin kā, mums tā programma bija tā, ka no paša sākuma līdz pašām beigām bija starti ik pēc 2 dienām. Un līdz ar to tur nekāda balēšanās nebija, tikai pēc pēdējās vīriešu stafetes, tad gan mēs to vienu vakaru atpūtāmies. Un otrajā, pēc tam tajā sestdienā, cik es atceros, tad spēku vairs nebija nekam. Bija arī Nīderlandes oficiālajā jakā, brīvā laika jakā, ja tu uz lidostās, uz ielas arī kāds nāk arī Latvijā klāt, atpazīst tevi kā holandieti? Nē, nav bijis nekāda. Es domāju, holandieši. Holandieši lidostā atpazīst. Saka, ka tur apsveic un tā, un tad uzdod jautājumus. Labi, tūlīt pat jau lielā saruna ar Haraldu. Haralds Silovs, kā sportists, piedalījies 4 olimpiskajās spēlēs, pārstāvot šortreku un ātras lidošanu. Augstākais sasniegums – 4. vieta 1500 metru distancē Pjončanas spēlēs 2018. gadā. Pēc karjeras noslēguma viņš pievērsies treneru darbam. Jau 2. gadu Haralds strādā ar Nīderlandes izlasi. Milānas Cortinas spēlēs latvieša un izlases galvenā trenera Nila Kortholta trenētie holandiešu sportisti izcīnīja 7 medaļas, 5 zelta un pa 1 sudraba un bronzas godalkai. Harald, 7 medaļas vienā sporta veidā, nu, fenomenāli, tāda dominance. Bet, ja būtu jāizceļ viena no šīm 7 medaļām, tu vari izcelt tādu vienu un kāpēc tā viena? Vai viss kopumā? Grūti izcelt vienu, bet noteikti tāds saldējs ēdiens bija vīriešu stafete. Jo tā stafete vienmēr ir tāds ļoti skatām distances disciplīna. Un Nīderlandes izlase nekad nebija tikus pie medaļām. Un tā bija tāda viena, ko mēs gribējām izcīnīt. Un tas arī izdevās. Un tas bija arī pēdējā diena. Un tas bija tā kā ķirsīts uz kūciņas, kā saka. Jā. Nu, tāda vīriešu-sieviešu konkurence ir 3-2 par labu vīriešiem. Ja? Tur iekšēji arī komandā esat par to pavīpsinājuši, kurš izcīnīs, kuram vairāk medaļu? Nē, varbūt tādā joka līmenī. Tur, teiksim, starp Ksandru un Jensu, kas ir mūsu 2 vadošie lidotāji. Tur varbūt ir tāda ar humoru pieiet. Ja Jens izcīna, tad Ksandra arī saka, tad man arī jāizcīna. Tas tā vairāk kā joks. Nu labi, un lidojums mājup, zinot šī brīža ģeopolitisko situāciju un visus draudus dažādās pasaules malās, un jūs lidojat ar čarter reisi jau un pēkšņi blakus parādās reaktīvā lidmašīna. To jūs nojautāt, vai tas bija tā kā, pārsteigums, kas izdevās noraksturot to, ko jūs pa logu redzējāt? Principā bija tā, ka lidmašīnas kapteinis paziņoja, ka tad, kad ielidosim Nīderlandes gaisa telpā, tad mūs sagaidīs 2 F-35 iznīcinātāji ar Nīderlandes rojālo gaisa spēkiem. Un tas jau viss bija tāds, tur jau lidmašīnas salonā vairāk bija tā gaidīšana, kad tad viņi pielidos klāt, jo tas, man liekas, bija tāds iespaidīgs moments. Par tavu lomu komandā ir galvenais treneris, un tu esi asistents, tā var teikt? Asistents treneris, jā. Jā, kas ir tavu pienākumi? Principā viss programmas, komunikācija, tehnika uz ledus. Mums tā kā nav ļoti nodalīts, kurš strādā ar kuriem sportistiem, vai tur nodalīt vīriešu izlases, sieviešu izlases.
Bet mēs strādājam tādā tandēmā. Programmas rakstam kopā, plānojam uz priekšu kopā. Uz ledus esam arī 2 treneri, un tad šī komunikācija sportistiem un mums savā starpā vēl pa vidam. Ja, un, tas svarīgākais, ka mēs esam uz viena viļņa, ka mēs esam uz vienas nots, ka mēs abi mūsu viedokļi saskan. Varbūt nevienmēr, bet ka mēs nonākam pie kopsaucēja, lai nav tā, ka viens treneris saka vienu, otrs treneris saka otru, un tad sportistam ir nesaprašana, ko tu no manis gribi. Ja? Tā. Bet tad galvenā atšķirība arī no galvenā trenera. Viņš pieņem gala lēmumu, gala verdiktu, lielāka atbildība. Ja? Tad, vai tu saki, ka diezgan līdzīgi vispār tas teiksim, darbs? Tādā ikdienā diezgan līdzīgi, bet galvenajam trenerim ir pa vidu, viņam jāpārvalda principā visa valsts šortrekā programma, varbūt tāda virzība un koordinēšana un arī komunikācija ar Olimpisko komiteju, ar Slidošanas savienību, teiksim, kur notiek sportistu, jeb izlase, atlase un tā tālāk. Tur vairāk tie procesi. Bet tādos ikdienas darbos mums diezgan līdzīgi šie pienākumi. Klau, viņiem speciālisti ir ļoti daudz. Ko tāds Haralds, ar ko tu tur izpelnījies uzmanību? Tas, ka tu esi strādājis ar Nīderlandes sportistiem, trenējies tad, kad tu vēl biji kā sportists, vai viņi pamanīja tevi kaut ko tādu, ko savējos nav pamanījuši? Protams, ka esmu trenējies ar Nīderlandes izlasi. Viņi mazliet jau zināja, kas es esmu, bet tā, ko no manis gaidīt un ko man no viņiem gaidīt, mēs īsti nezinājām. Tas bija mazliet tāds gājiens, okay, pamēģinām, paskatāmies, kā būs. Bet viņiem tas varbūt arī bija kā svaigs gaiss. Tieši tā, ja? Tieši tā, jo viņi meklē arī, teiksim, kurš varētu labi sadarēt kopā ar galveno treneru Nilu. Varētu teikt, ka mazliet tāda varbūt kreatīva pieeja. Jā, protams, man ir liela pieredze gan atslidošanā, gan šortrekā, gan strādāt dažādās valstīs ar dažādām valstīm. Un tā kā tu jau minēji, ja, varbūt viņiem ir svaigs gaiss, kaut kas jauns, kaut kas varbūt pamainīsies savādāk. Bet tev ir Šveice, Norvēģija, Vācija, tāpat Kanāda, vairāk kārt arī Nīderlandē dažādās vietās. Kā tu paņemtu arī kā meku uzliec to pašu Nīderlandi, ka tomēr tur ir viss tāds fokusētākais un varbūt tāds padziļinātākais darbs un apstākļi? Jā, Nīderlandē slidošana ir kultūrā iekšā jau no seniem laikiem. Viņiem ir ļoti daudz slidotāju, ceļš atslidošanā. Un šī Slīdu savienība ir ļoti liela organizācija. Tur ir virs 50 darbiniekiem un vēl ir sadarbības partneri visādi. Viņš strādā kā liels, milzīgs uzņēmums, ja, ļoti profesionāli, mērķiecīgi. Viņiem ir sava sistēma, ir šie atbalstītāji, ja, viņi ļoti iet uz priekšu, strādā uz priekšu. Jā. Labi, Roberts ar savu izcīnīto medaļu, Reinis ar saviem sasniegumiem līdz šim. Cik viņi ir interesanti, ka mēs tagad varam braukt un oficiāli kopā ar Nīderlandes labākajiem sportistiem, varbūt kopā trenēties ar Nīderlandes izlasi? Gan Robertam, gan Reinim, viņiem abiem ir laba reputācija. Viņi ir ļoti spēcīgi slidotāji, kārtīgi strādā. Ja. Līdz ar to arī Reinis Bērziņš trenējās ar Nīderlandes izlasi. Tāpēc, ka viņš ir ātrs, viņš ir izturīgs, viņam ir ļoti laba darba ētika. Līdz ar to šajā sportā mēs meklējam tādus spēcīgus sparingu partnerus, lai audzētu muskuļus paši sev. Ja, bet tad sanāk arī win-win situācija no abām pusēm. Ja, tātad gan Reņa gadījumā, gan Nīderlandes izlases gadījumā. Tā kā viņi ar savu darbu, ar saviem rezultātiem ir uzbūvējuši savu vārdu, savu reputāciju, un šī sadarbība notiek arī ne tikai Nīderlandē, bet arī citur. Viens no veidiem, kā Krūsbergeri to reputāciju mēģinājuši uzlabot, ir Dāvids Cenšs teica, kad bija filmēt sižetu Ventspilī. Viņš stāstīja gadījumu, kad Jelgavā trenējās, tad Džeki teica, ka mēs jau tur mirām tajos treniņos. Atbrauc Haralds ar riteni no Rīgas uz Jelgavu, notrenējās vēl trakāk nekā mēs un aizbrauc atpakaļ ar riteni. Tad viņi esat nospējušies, ka jā, mums laikam ir nedaudz vēl jāpatrenējās, lai vispār tikt līdz tam līmenim, ko Haralds spēja. Bet šobrīd, ko tu redzi, tā izaugsme, tas pats Roberts ar to izcīnīto medaļu, cik viņš ir spēcīgs
tā shortreka izpratnē spēcīgi? Nu, ļoti. Viņš tur tajā virsotnē arī ir. Nav sakritība, ka viņš slidoja 2 finālos. Ja? Un visticamāk, ja nebūtu traumas, varbūt viņš arī būtu vēl 3. distancē finālā. Ja? Un, es arī gribu uzteikt Reinu Bērziņu. Viņš arī ļoti talantīgs, ļoti spēcīgs. Varbūt viņam šajā sezonā tas neparādījās, ja? Bet šie abi sportisti pieder pasaules elitei. Tur nav jautājumu par to vispār. Un tāda nākotnes perspektīva, puiši paši saka, ka viņi grib trenēties mājās, viņiem ir apnicis dzīvot uz čemodāniem, viesnīcās, Airbnb un kur. Un kad ir šī vēlme kaut ko izveidot šeit Latvijā, un man liekas, kur vēl labāks laiks, ja ne tagad. Tu arī, kad Eiropas medaļas izcīnīji un kļuvi par absolūtu, un pēc tam daudzcīņā un tā tālāk, vairākas medaļas. Tu tagad, atskatoties, būtu darījis kaut ko citādāk, domājot par to, ka attīstīt mājās šo sporta veidu, lai pats var trenēties mājās, nevis dzīvot Airbnb un uz koferiem, tā kā tu īstenībā daudz karjeras laikā arī to darīji. Ir kaut ko iespējams darīt citādāk? Vai šobrīd var darīt citādāk, zinot arī visas tās vētras, kas ir bijušas arī jūsu sporta veidā? Tās tā kā nāk visu laiku, un tev jāreikinās ar to, ka tur būs kaut kāda. Man liekas, ka tā pagātne ir jāatstāj pagātnē, jo man liekas, tā ir tīra laika tērēšana, tur par to runāt baigi, bet svarīgākais tas, ka ir iespēja šobrīd, un mums ir labi slidotāji, un ir kaut kāda nākotne arī. Tas princips ir tāds, ja tiek izveidots treniņu centrs, pieņemsim Rīgā, ar drošu bezborta sistēmu, tad ir iespēja arī importēt slidotājus, ka brauc no citām valstīm trenēties šeit. Ja? Un tādā veidā mums ir vismaz kaut kāds turpinājums tiem junioriem, kuri trenējās gan Jelgavā, gan Ventspilī. Tāpat arī plus būtu, kad Rīgā būtu šāda iespēja apbūt shortreku un teiksim, man liekas, tādā nākotnes perspektīvā tas būtu prātīgi tā darīt. Jo arī tā pati slidot prasme, kā tāda, viņi nodara gan daislidošanai, gan hokejam. Vienkārši nav, man liekas, ka šobrīd nav baigo variantu. Tu gribi iemācīties tur slidot, vai nu tad tev jāiet spēlēt hokejs, vai nu tad daislidošana. Ja? Bet ar shortreku var tikai nodarboties Jelgavā un Ventspilī. Ja? Bet tu esi gatavs novilkt šo krekliņu, nomainīt pret dzimtenes krāsām, un es jau smējos, ka šī ir darba forma. Ja? Un, protams, ka es ļoti daudz ko esmu iemācījies šo 2 gadu laikā Nīderlandē. Esmu sapratis, šādi strādā, es teikšu, pasaules vadošā izlase, ja vispār organizācijas lidošanas sportā. Tur ir ko mācīties no viņiem. Es nekad nepārstāšu būt Latvijas patriots. Par to vispār nav jautājumu. Paldies tev par izcīnītajām medaļām kopā ar Nīderlandes sportistiem. Paldies par pieredzes un bagāžu šo te kuplināšanu pats savas. Un, kā jau tu teici, Latvijas patriots, un tā kā mums ir jālepojas to, ka dažādos sporta veidos un pie dažādu valstu medaļām bija latvieši klāt, un pēc tam jānes atpakaļ uz mājām tās zināšanas un viss jānodod tālāk jaunajām paudzēm. Paldies tev par sarunu. Paldies.